Mēs aizmirstam ļoti bieži to, ka nav vingrots kopš vidusskolas laikiem, un dažiem tā vidusskola bija arī 20 gadus atpakaļ, bet motivācija ir aiziet. Un kaut kā mēs ļoti bieži sev paši izrokam grāvu ar to, mēs tik traki aizējam uz kaut kādām nodarbībām, kur mūs nomoka, un tad tas jau nav man. Mēs ļoti labi zinām, ka ir jātīra zobi, jā, ka mums ir jāpēd, ka ir jādzer ūdens. Visi zina, ko nozīmē savākt tos 10 000 solīšus. Šodien pie mums viesis, pie kura visbiežāk cilvēki nonāk tad, kad jau ir slikti. Vai kaut kas sāp, vai arī ķermenis pasaka, stop, pietiek. Sintī Priede, fizioterapeite, trenere, sporta pedagoģe un lektore. Sintī strādā gan ar sportistiem, gan arī ar cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas kustēties drošāk un veselīgāk ilgtermiņā. Tad šodien, Sintī, arī mēs ar tevi parunāsim par to, kādas ir tās biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj esot kustībā, kad noteikti vajadzētu vērsties pie fizioterapeita un kā tad šī kustība ietekmē mūsu ķermeni ilgtermiņā. Kā arī vai treneris un fizioterapeits strādā kopā, lai tiešām cilvēkiem palīdzētu. Saskaramies mēs ar daudz stereotipiem ikdienā un šķiet, ka viens otru dažreiz nevis papildina, bet izslēdz vai ne, un tad, kur tad īsti ir tā taisnība pa vidu. Bet tiksim arī līdz tai patiesībai. Es ticu, ka tu mums šodien atklāsi jaunus plašumus un jaunu skatu punktu. Bet, Sintī, vispirms čau, prieks, ka tu šeit esi. Jā, paldies par uzaicinājumu. Ļoti priecājos iedot vēl kādu kripatiņu lielākajai auditorijai. Jo ikdienā sanāk saskaties tikai ar saviem klientiem un vēl varbūt studentiem, bet iedot tās zināšanas un tā saka tips un triks un mazos tādus knifiņus ikdienā, kā mēs varam sev palīdzēt, lai nenodarītu pāri. Ja tas aiziet lielākajai auditorijai, tad es esmu ieguvējis, domāju, jebkurš cits ir ieguvējis. Un es domāju, ka preventīvi jebkurš varēs paņemt kaut to mazumiņu priekš sevis, pirms notiek tas viss ir slikti, ka ķermenis saka pietiek. Sintī stāstīja, kā tu pati esi nonākusi līdz fizioterapijai un arī trenera darbam, pedagoģijai. Visas tavas iespējamās jomas, kas apvienojas patiesībā vienā veselumā. Jā, ziniet, ir tā, ka diemžēl arī mans stāsts sākas ar traumu. Jā, izbijusi vieglaplēte esmu un pati esmu lauzusi muguras jostas daļā skriemeli. Un tad ir tā, tu aizies mācīties. Ko tad ies mācīties? Ja to pašam viss ir slikti, tad jāiet mācīties ar fizioterapiju. Un, diemžēl, mans ceļš bija arī caur to, ka jau ir par vēlu, viss ir slikti, bāzi nav ielikt. Mēs vienkārši tā kā, es smējos, un saka, mēs tik dodam ručkā. Un ir tiešām, mums ir traki īstenībā apzināties to, ka arī mans ceļš ir šāds sācies, kad viss ir jau tik slikti, kad ir jāmeklē speciālistu palīdzību, un tad saprot, man arī gribētu to zināt sīkāk. Tāpēc, diemžēl vai par laimi, kas lai to zina, bet esmu šeit visur nonākusi tajā tieši tikai caur traumu. Laikam jau nekāda nejaušība, vai ne, lai tu varētu izglītot arī cilvēkus, kā varbūt neatkārtot tās tavas kļūdas. Bet tu strādā ne tikai ar vienkāršiem cilvēkiem, bet arī ar profesionāliem sportistiem. Jā, tagad gan ar profesionāliem sportistiem es jau savas gaitas esmu pabeigusi. 9 gadi pietika. Tad ir studentiem darbs augstskolā. Bet ar profesionāliem sportistiem, redziet, ir vēl lielāka. Vēl lielāka skāde, jo, ja mums ar parastu cilvēku, mēs viņu varam dabūt uz pekām, ir laiks. Ir laiks pagulēt mājās, ir laiks atpūsties, var paņemt slimības lapu. Tad sportistam iespējams jau rītdien ir nākamā spēle. Vakar jau vajadzēja, vai ne? Un tas ir baigais spiediens atrast veidus, kā viņu dabūt uz pekām jau uz rītdienu. Kas tev palīdz zem šī spiediena izturēt diezgan tā konstruktīvi nonākt pie lēmuma, nevis pakļauties tam, ka vajadzēja vakar jau? Kas tev palīdzēja, ja mēs runājam tādā jau pagātnes formā? Vienkārši nemelot pašam sev. Jo mēs neesam kaut kādi burvju dakteri. Diemžēl nav burvju tabletītes, diemžēl, kurā kamerā man jāskatās, lai acīs paskatītos visiem. Diemžēl, vienkārši ir realistiski jāapskatās acīs tam, kas notiek. Un nemēģinot kādu apmānīt vai sastāstīt, vai vienkārši būs. Un tad, kad nav, tad ir lielāka vilšanās. Labāk iepauzēt, bija šī gudrāk, domāt citus variantus. Es vienkārši esmu vienmēr atklāta pret sevi, un tur, kur es jau vairs nevaru palīdzēt, es nemēģinu, es prasu kolēģiem palīdzību. Un te mēs nonākam pie tā, ka mums ir jāsadarbojās. Mēs vieni paši nedrīkstam
Nevis nevaram, bet nedrīkstam īstenībā nemaz sniegt palīdzību. Mums ir jāsadarbojas komandā. Treneris, fizioterapeits, ārsts, dietologs, psihologs. Visiem mums būtu jāstrādā komandā. Tāda kopiena beigās sanāk. Nu, kas ir tās biežākās kaitas, skādes, bēdas, ar kurām cilvēki pie tevis vēršas? Vai tas ir kaut kas ir saistīts ar sēdošu darbu, mazkustīgu dzīvesveidu, vai tas ir atkal tieši tas pretējais? Sāku, un kas sāku, tā 5. uzreiz. Tajā dod ručkā, kā es saku. Jā, ir divas galības. Ir cilvēki, kas nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Viņiem tiešām tāda vienmuļa ikdiena. Tur pat nav runa par pastaigām, tur nav nekādu fizisko aktivitāšu. Tiešām pat ne pastaigas. Nekā. Un tur, protams, ir, kā mēs noslogājam vienu veidu muskuļus, tad tie arī nabagi visu to slodzi tiek uzkrāmēti viņiem, un viņi vienā brīdī pasaka, tā kā stop, es vienkārši vairs nevaru. Un tur visbiežāk, protams, ir mūsu plecu joslas, sprandiņa, josdaļas sāpes, un savukārt tiem aktīvajiem tur jau atkal ir locītavas ekstremitātēs, pleci un ceļi visbiežāk. Tā kā ir tāds baigi divi dažādi aspekti, jo muguras sāpēs visiem. Arī man visu dienu nosēžot, labojot studentu darbus, arī es jūtu, ko tas nozīmē sēdēt pie datora. Arī es pēc kāda 5. darba jau esmu šādi te ekrānā koncentrējoties. Es zinu, kā ir jāsēž. Bet mēs vienkārši koncentrējamies uz darbu, un mēs vienkārši tajā datorā ielienam iekšā. Tad, ja tas ir diena no dienas, tad loģiski, ka kaut kāda konkrēta muskuļu grupa tiek tik ļoti noslogota, ka viņiem vienkārši ir pa daudz. Cik bieži pie tevīm ir, es teikšu, jau to situāciju sekas, kad ir bijis šis ilgstoši sēdošais darbs vai dzīvesveids kā tāds, un tad ieliec uz galviņas āliņģi un izdomā, es tagad darīšu visas iespējamās lietas, ko varētu, lai no sērijas, lai mazinātu šīs te sāpes, šo te pārslodzi konkrētām muskuļu grupām, cik bieži cilvēki saprot, ka ir pilnīgā grāvī iebraukts. Ļoti bieži, diemžēl. Jo ziniet, kā ir parādās motivācija. Jā, mēs dabūjam kaut kādu disciplīnu, sakārtojam to ikdienu ar loģistiku, vienalga bērniem, skolām, visu, un tad tā kā aiziet. Bet mēs aizmirstam ļoti bieži to, ka nav vingrots kopš vidusskolas laikiem, un dažiem tā vidusskola bija arī 20 gadus atpakaļ, bet motivācija ir aiziet. Ja mēs māju arī nevaram uzbūvēt uzreiz ar 3. stāvu. Mums ir jāieliek kārtīgi pamati, tad ir 1. stāvs un secīgi 2., 3., 4. Un kaut kā mēs ļoti bieži sev paši izrokam grāvi ar to, mēs tik traki aizējam uz kodām nodarbībām, kur mūs nomoka, un tad tas jau nav man. Ir sports mums visiem, kaut vai tādā ļoti vieglā intensitātē. Mēs aizejam uz neatbilstošu nodarbību vai noskrienam daudz par daudz, un ceļi pasaka, kas tas tāds bija tikko. Protams, ka viņi vienkārši sāpēs, viņi būs jūtīgāki, un cilvēks, ka skriešana nav man, tas treniņš nebija man, jo mēs tik ļoti traki tajā visā ielienam iekšā, ka mēs paši sev vienkārši izveidojam tādu tā kā pretreakciju. Mēs iesim tagad no tiem pamatiem. Nesākam ar 3. stāvu, ejam no tiem pamatiem. Ja mūs klausās kāds cilvēks, kurš jāsaprot, ka es esmu tajā kategorijā, kur Sintī saka, ka ir slikti, ka es tikai sēžu un ka nav pat tās pastaigas, bet motivācijas iedvesmas vilnis ir uznācis, es gribu sākt. Ar ko tu ieteiktu sākt un kuras varbūt ir tās situācijas, kad tu teiktu, hei, pirms tu kaut ko sāc, aizej pie fizioterapeita konsultāciju, paskaties. Mēs ļoti bieži šajās sarunās minam vārdu notestē. Uz ko vispār tu šobrīd esi spējīgs, ko tu vari, lai nebūtu tā, ka beigās kādu brīdi tu atkal neko nevari. Un nevis tāpēc, ka tu negribi, bet tāpēc, ka tev šobrīd liekt ir šī iespēja. Es teiktu, ka jāsāk ir visiem vienkārši ar pastaigu, un tur, kāpēc es vienmēr to aicināšu darīt, viss tas fiziskais atspoguļojas arī mūsu tajā mentālajā veselībā. Es saku, mēs jau esam pa lielam tāds mehānisms, tāpat kā mašīna, kā dators. Mēs vienkārši ir ritošā daļa. Mašīnai forši viņu ir nomainīt, arī mums viņu ir nomainīt. Bija šī grūtāk aizbraukt uz servisu. Ja? Tāpat kā vecas durvis, arī mums ir, ja mēs to eļļu ielējam tajās eņģēs, mums viņas ir jāizkustina, lai tā eļļa aiztek tur, kur vajag. Līdzīgi ar locītavām. Tāpēc es visiem ieteiktu sākt vienkārši ar mazu aplīti pa rajonu. Vienkārši tikt ārā no mājas, saģērbties un vienkārši izstaigāties. Kaut vai vienkārši izvēzēt rokas plecu locītavā. Tas jau tai plecu zonai iedod ļoti daudz.
Ja mēs nevis sēžam šitā iesīdējuši šitā, kā mums visiem gribētos, bet jā, nevelti krēslam ir aizmuguri, kas ir domāta kaut kam. Nav tā, ka krēsla ražotājs vienkārši izdomājis, tur varētu ekstra materiālu pielikt klāt. Ja, tā kā es saku, sākt noteikti ar pastaigām. Ja to mēs jau darām, mums ir mājdzīvnieki, kas ir jāved pastaigās, tad noteikti nesākt uzreiz ar ļoti lielu atkārtojumu skaitu. Pat ja mēs izdomājam iet paskriet, jā, celīši visiem nebūs gatavi, bet ja mēs lēni skrienot, kas pārstāv tā būs tipināšana, angliski tas būtu jogging, ka mēs tiešām tipinam, nav lidojuma fāze, tāda nav liels trieciens. Ja, tā ir tā atšķirība starp tipināšanu un skriešanu jau. Mēs tipināt visi varētu. Tipināt varētu jebkurš celis izturēt. Un sākt ar tipināšanu, bet neizdomāt uzreiz skriet dešuku. Ja, iedomājieties, ja mēs vienkārši paņemam tā, piemēram, tipinot, tad apmēram solis, pieņemsim, lai vieglāk rēķināt, ir apmēram metrs. Tāds īsts mazs solīts. Tātad 10 kilometros mums ir 10,000 soļi. 5,000 katrai kājai. Tas nav uztaisīt mājās 3x30 pietupiens. Tie ir 5,000 vienkārši atkārtot šitādu triecienu visu laiku. 5,000. Ja mēs 5,000 pietupienus mājās uztaisītu, vai 5,000 reizes paceltu rokas sāns, mums tur arī tās locītavas pateiktu, kas tas tikko bija. Ka vienkārši sākt bišķīt saprast to, ka mums ir jāsāk ar to minimumu. Izskrēja to 2 vai 3 kilometrus, liksies, kas tas, es taču sanāk, varēju vairāk. Ja ir ok, tad mēs kāpinam. Un tā būtu tā pareizākā pieeja, vienkārši kāpināt to, bišķiņu ego nomest malā, atcerēties, ka mēs viens jaunāk nepaliekam un vienkārši sākt ar minimumu. Tad mēs kāpinam, ja ir ok, nākamajā dienā vai aiznākamajā dienā paskatāmies, ok, locītavs neko nesaka, ķermenis neko nesaka, perfekti. Izdarām vēlreiz to pašu, ja aizvien neko nesaka, ok, mēs varam kāpināt. Un tas pats ar nodarbībām. Var taču atrast YouTube, visur. Šitik daudz ir nodarbības. Īpaši šobrīd. Jā, ārprāts, tikai darām, uzvelkam treniņu tērpu, turpat nevajag ne inventāru, neko. Vienkārši savu ķermeņa svaru, vienkārši pamēģināt. Klau, labi, tu saki, pamēģinam, patestējam tās pirmās dienas nekas, bet tomēr pēc nedēļas sāk īdēt tie ceļi. Vai raujās pleci mazliet, kas arī no tādas tipināšanas kādam var gadīties. Kas ir tie no tavas prizmas skatoties lielie sarkanie karogi, kad ir tomēr tu šķietami dari elementāru fizisko aktivitāti, bet ķermenis tev ziņo pretī kaut kas nav. Kas ir tie karogi, kad ir jāvēršas pie speciālista? Pirmkārt jau tas, ka vairākas dienas tas diskomforts nelaiž vaļā. Jo tā bija tāda maza pārslodzīta, tur ir tiešām 1-2 dienas, ķermenis pats ar visu lieliski tiek galā. Ko līdz mēs jau esam lielāku bojājumu izdarījuši, lielāku pārslodzi, tad tur jau ir 3 un 4, un citreiz ir tā, ka nedēļu mēs mokamies. Tad šķietami, laikam, skaidrs, ka katram arī tā sāpju slieksnis ir pilnīgi atšķirīgs. Bet, ja tas mums jau traucē ikdienā, un mēs jau piedomājam, kā celt bērnus, kā es tagad zeķes uzvilkšu pieliecoties, kā mēs vēl kaut kādas ikdienas aktivitātes pašaprūpi, ka mēs jau nespējam vairs kvalitatīvi veikt, tas skaidrs, ka mēs esam bišķiņiem iebraukuši otrā grāvī, kad ir pa daudz bijis. Bet tu arī minēji, var atrast jebkādus treniņus YouTube, internetā, un tiešām šobrīd ir pieejams ļoti, ļoti daudz. Kas būtu, ko tu kā speciālists ieteiktu, tie jautājumi, kurus cilvēkam pašam sev pajautāt, pirms es tagad ķeros klāt vispār jebkādai kustībai uz savu galvu ar kādu ļoti iedvesmojošu personāžu ekrānu otrā pusē, vai tomēr man nevajadzētu vērsties pie speciālista, pie trenera, vai arī iet vēl dziļāk un sākt tiešām no šīs terapijas puses pie fizioterapeita, ja mēs tā uzmodelējam situāciju, ko man vajadzētu sev pajautāt, pirms es sāku kustēties? Ir grūti atbildēt no vienas prizmas uz to, jo man gribētos teikt, ka es visiem ieteiktu aiziet pie fizioterapeita, jo pēc man 13 gadus profesionāli skrienot vieglatlētikā, pat es aizvien darīju lietas nepareizi. Visi profesionāli sportisti, visu dzīvi, ko viņi dara, attīsta tehniku. Lai noslīpētu to dimantiņu, visu dzīvi savu profesionālo. Tad skaidrs, ka parasts cilvēks, ja viņš mājās vingros, nebūs pareiza izpildījuma tehnika. Nebūs, bet no otras puses tad nebūs iespējams tā izpildes tehnika nekad precīza. Tāda, kā mēs tiešām gribētu tur anatomiju mācīties. Tad nedarīt. Labāk jau ir tāpat kaut ko darīt, jo ļoti daudziem īstenībā cilvēkiem, mēs sev citreiz baigi pazeminam, ļoti daudziem ir ļoti laba izpildes tehnika un tāda
ķermeniskā kontrole, un tas ir īstenībā tik forši, un viņi pat paši to nesaprot. Es nodemonstrēju vingrinājumu, un viņš tiešām precīzi ar savu ķermeņa svaru. Protams, ar trenažieriem tas ir mazliet citādāk, bet ar savu ķermeņa svaru viņš var tiešām, praktiski identiski tāpat, kā esmu parādījis, atkārtot to visu. Un tad kāpēc, lai viņš mājās, ja viņam ir šāda ķermeniskā kontrole, nedarīt? Viņš baigi neaizbrauks auzās. Tā kā, jo, ja tas tiešām liekas tam begineri, tad iesācējiem. High intensity uzreiz sākam ar tā iesācēju. Un visbiežāk tagad jau arī pārsvarā visi treneri tomēr kaut kā komunicē un mēģina tos pieturas punktus. Tur pilns pēdas atbalsts, savākta vēderprese, tur pleci lejā, tur krūšu zona vaļā. It kā jau tie mazie keywords, tā kā tās mazās atslēgas, kaut kāds pieturas zīmīts ir. Un ja tā vēl tajā vingrinājuma, tajā video vēl pastāsta, izcili. Protams, ja mēs šādi te mājās uz savu galvu kaut ko daram, un mēs jau jūtam, ka kaut kur locītavās sāp, skaidrs, nav labi izpildes tehnika. Tur uzreiz, un tas ir pirmais, ka ir jādodas pie fizioterapeita. Jo, ja to ar savu ķermeni darot, uzreiz var sagādāt kaut kādas problēmas viņam, tad skaidrs, ka mēs laužam durvis pretējā virzienā. Un tur nav labi. Tad var līdz operācijai pat tikt. Un diezgan ātri. Jā, ļoti ātri. Jā, tu saki, cilvēki paši sev bieži vien pazemina, bet mazliet arī pabaidīsim tos cilvēkus, kuriem ir tāds izteikti sēdošs darbs. Tu savā pieredzē un praksē noteikti esi redzējusi ļoti daudz un dažādus stāstus, ko nodara mazkustība, sēdošs darbs, kas ir tie galvenie lielie, skaļie, nepatīkamie vārdi, ko tu vari pateikt cilvēkam, kurš šobrīd tiešām ir mazkustīgs, kustēties īsti līdz šim tā varbūt vajag pat nodomājas, jo viss jau it kā ir kārtībā, jo vēl nav tik slikti, lai kaut ko mainītu. Kas notiek? Ko tas mums nodara, šī sēdēšana? Ļoti īstenībā, mēs varam tur skatīties no kaut kādiem, man liekas, 8 aspektiem. Sākot jau ar to, ka mums šis darba aparāts, šis motors, kas mums ir, tas mums ir vienīgais iedots, kā es minēju par mašīnu. Mēs varam nomainīt visu, ko, bet mums ir iedots viens ķermenis. Jo mēs vairāk kustinam locītavus visos paredzētajos virzienos, jo vienkārši uz nākotni ir drošāk. Jo, ja mēs tikai vienā pusē visu laiku radām kaut kādu noslodzi, tā puse nodilst vairāk. Tas vienkārši ir tīri pēc kaut vai fizikas, kur lielāks smagums tiek uzlikts uz vienu pusi. Ja mēs sēdēsim visu laiku uz vienu pusi, tur spiežas vairāk, tad tikpat labi locītavā. Ja kauliņš pret kauliņu vairs smuki nestāv, viņš spiež vienā pusē vairāk. Tā puse ātrāk nolietosies. Un tas diskomforts pienāks ievērojami ātrāk. Par sirds un asinsvadu sistēmu loģiski, jo mēs vairāk strādājam ar sevi fiziskajā līmenī, mēs pumpējam, tā sirsniņa mums ir galvenais muskulis. Jo viņa vairāk pumpē, jo viņa ir spējīga vairāk pumpēt. Ja? Tad par elpošanas sistēmu tieši tas pats, par mentālo visu. Cik ļoti mēs dabūjam dopamīnu, mēs jūtamies labāk, ka mēs esam izkustējušies. Par kaulu struktūrām, protams, kad svarīgākais, kas mūs nes uz priekšu, mūsu skeleta aparāts, balstu un kustību aparāts. Un ja tas balstu un kustību aparāts netiek kustināts, tad viņš tik ierūsē. Tieši tik elementārs, ka tiešām tās paralēlas savilkt ar jebkuru ikdienas kaut kādu pat tā kā nedzīvu motoriku. Ja mēs viņu nekustinam, tas vienkārši nolietojās, viņš ierūsē kā vecas durvis. Jā, tāpat kā ar mašīnu, atkal, kas notiek ar mašīnu, kuras mašīnas visātrāk nobrūk. Taksistiem, tā ir, ka viņas 24/7 tiek visu laiku. Ja dators visu laiku strādā, viņš sāk rūkt, viņš sāk dzesēties. Arī mēs, ja mēs pārdegam un pa daudz, mums arī teiks stop, pa daudz ir. Es saku, atrast to perfekto vidusceļu, ir grūti. Bet tas nav neizdarāms. Jā, galvenais ir jātestē, ir vienkārši jāpatestē. Un, protams, ka fizioterapeits vai prasmīgs treneris, jo tagad, kas man ļoti, ļoti patīk, ka cilvēki, skaidrs, fizioterapeiti bišķiņ baidās. Bet treneris, viņš ir tāds savā ziņā tāds drošais, kamēr vēl it kā ir diskomforts, varbūt, bet nav tā, ka liekas, ka tiešām tā kā ārsts, fizioterapeits jau liek vienā maisā ar ārstu bišķīt. Un tad ir tā, ka pie trenera ierodas cilvēks ar mazu kaut kādu diskomfortu, kur vēl nav kaut kādas sekas jau lielās. Un prasmīgi treneri jau lien iekšā tajā rehabilitācijas lauciņā, kas ir izcili, jo viņi preventīvi var novērst to, lai man veidotos rinda pie kabineta. Izcili tiešām, un ļoti daudzi gan sāk domāt par plecu joslu, gan par hamstringiem, nevis tikai dot iekšā un lēkāt visu trendiņu ar pulsu tur 180.
Jā, tās šķietami tādas pamatu un visiem jau zināmas lietas, bet tomēr aizmirstās tajā ikdienas rutīnā, ka tev ir tik daudz domas par darbu, par ģimeni, par ko ēdīsim vakariņās. Kāda vēl tur kustība, kāda vēl tur pastaiga? Bet to pastaigu kaut vai ar tiem bērniem. Pēc tam vakariņu produktiem ar kājām. Jā. Es domāju, par to visu fizioterapeitu likt. Jo pastaiga ir ļoti maz novērtēta vai praktiski nenovērtēta aktivitāte. Jo tur tiešām pievienotā vērtība mums izkustās gūžas, jo mēs esam visu dienu šādā pozīcijā, tad ko līdz kāja vēzējas atpakaļ, mēs pastiepjam to vietu. Ja? Mēs pirmkārt esam uz vertikālās asas, lai tas mugurkauls un stāja vienkārši veidotos, plus vēl mēs izkustinām plecjoslu. Jo es laiku ir uz priekšu, arī man sēžot pie datora ir uz priekšu, arī es esmu tikai cilvēks. Mēs nevaram tā kā ar slotas kātai uz muguras šādi nosēdēt, jo mēs koncentrējamies uz to darbu. Un pastaiga jau izkustina lielākās, svarīgākās locītavas. Ko tu teiksi par kustību konsekvenci? Kāda ir tā galvenā atšķirība cilvēkam, kurš visu dzīvi ir aktīvi kustējies, gājis pastaigās, savācis tos savus soļus dienu no dienas pret cilvēku, kurš tomēr to nav darījis? Kā īstenībā diezgan traki. Saki, kā ir. Sauc lietas īstajos vārdos. Īstenībā man tā kā pat gribētos, tiešām te jau pat nav biedēšana vai kaut kā tā. Mums tiešām uz vecumdienām visiem paliks grūtāk. Mēs neviens jaunāki nepaliekam. Un, ja mēs tagad par sevi nesākam rūpēties, ar katru gadu pēc gadiem 40, jau saka, pēc 35 pēdējos pētījumos, ar katru gadu mums samazinās muskuļu masa, ja viņas nav. Tad vēl no tā minimuma, kas ir, viņa samazinās. Kaula blīvums arī. Tas nozīmē, ka ja mēs pat neslogojam to visu, mums vienkārši tas ķermenis bruks nost. Vienkārši bruks nost. Un tad ir jautājums, vai mēs gribam būt tas vecāks vai vecvecāks, kurš nespēja paspēlēties ar saviem mazbērniem, kurš nespēja pats aizbraukt ciemos, kurš tikai tiešām pavada ļoti vienmuļas dienas mājās, nespējot ne pašaprūpi veikt. Un tas jau aiziet līdz tam, ka mūsu vecumdienas ir aprūpes centrā. Jo mēs paši nespējam par sevi parūpēties. Jo ilgāk mēs aizvilksim līdz tam, ka mēs vienkārši esam kustīgi, mums vienkārši vecumdienās. Tā arī man šobrīd liekas 34 gadi. Mums vienmēr liekas, ka tas jau nebūs par mani. Gan jau, ka kaut kas gan jau sajies, bet nesaies. Nevar paļauties. Mēs nevaram, neviens uz vecumdienām nepaliek labāks. Neviena mašīna pēc 10, 15 gadiem nepaliek jaunāka. Bet te var rasties sajūta, un es zinu, ka tu to brīnišķīgi atspēkosi. Tie, kas ir jau tajā plus kategorijā, tad 35, plus 40, plus, un kur vēl 50, 60. Plus. Tad jau man vispār nav vērts tagad vairs sākt. Iedod lūdzu to pārliecību, to atbalstu, to motivāciju, ka ir vērts un nav tā, ka tu esi par vecu. Vai ka tu esi kaut ko nokavējis? Absolūti, absolūti visu mēs varam saglabāt. Absolūti visu. Ar mūsdienu medicīnu un zināšanām ir ļoti daudz uzskatām piemēru, kur cilvēki sāk pat tikai 70 gados vingrot. Ir tik iedvesmojoši. Jā, un tu skaties, ka tiešām cilvēks līdz 70 gadiem ir tiešām knapi kustējies. Tur ir bijusi kaste apmēram, tur varbūt 20 cm augstus, kurus tikai sākumā kāpa. Tad jau ir mazi lēcieni, un tu beigās redz līdz tam, ka bet tur atkal, redzi, es jau no savas puses, un jebkurš treneris, mēs varam iedot labāko recepti, labāko treniņu plānu. Ja tam cilvēkam nav tā vēlēšanās justies pa kripatiņu labāk, tad tur arī tas paliek. Vienkārši aicināt, tiešām pamēģināt. Iekonomēt to naudiņu, jo mēs tērējam absolūti uz visām debesu pusēm, tur, kur varbūt pat citreiz nevajag. Iekonomēt, jo nav lēti aiziet pie speciālista un notestēt, bet vienkārši uzdāvināt sev uz dzimšanas dienu vizīti pie fizioterapeita vai vienu, piemēram, privāto treniņu pie trenera. Vienkārši iziet cauri. Nav jau pēc tam jāiet uz to sporta zāli. Iziet cauri, kas ir tie pieturas punkti. Šito tu vari darīt, šeit ir jābūt prātīgam, šo dari pie spoguļa, lai tu nerauj, piemēram, tos plecus augšā. Un vienkārši darām mājās. Sākt ar pamatlietām, vienkārši ar pamatlietām, uzdāvināt sev to. Izcila doma, manuprāt, par šo te dāvanu. Vai arī, ja tu nejūties, ka tu pats esi gana vērts, lai uzdāvinātu, tad varbūt uzdāvini sev kādam mīļam cilvēkam. Vai ne? Jā. Un man šķiet, ka tas ir tiešām, paldies tev, šāds te ieteikums. Es jau arī iedomājos pārīt, kam es varētu uzdāvināt
fizioterapeita vizīti. Un, ja mēs skatāmies tādā kopainā treneris un fizioterapeits, ko tu teiktu kolēģiem, kas darbojas kā fitnes treneri, kurā brīdī viņiem ir jābūt gana zinošiem, gan advancētiem pateikt, hei, te ir darbs kolēģim fizioterapeitam, ja mēs varam turpināt strādāt ar kaut kādu konkrētu slodzi, konkrētiem vingrinājumiem, bet plus papildus es redzu, ka kaut kas buksē. Es ticu, ka tev ir kāds aicinājums, kurā iedot arī kolēģim, kurā brīdī paskatīties pašam uz sevi no malas kā speciālistam. Es teiktu tā, ka mēģināt nenoturēt visus klientus sev. Ja cilvēks redzēs, respektīvi pie trenera nāk cilvēks, viņš redzēs, ka treneris ir ieinteresēts meklēt risinājumu, noskaidros pie tā kolēģa tur, varbūt nav pie fizioterapeita, varbūt vajag asins analīzes uztaisīt, jo viņš redzēs vairāk, ka tu interesējies, nevis tā kā sāp, apmēram, ko tu čīksti. Ja viņš redzēs, ka tu esi ieinteresēts, pirmkārt, pēc tam atnāks ne tikai viņš pats vēlreiz pie tā trenera, atnāks viņa mamma, tēvs, brālis, māsa, draudzene, vispārējie. Nemēģināt noturēt to klientu, tā kā es pats zinu. Mēs visi visu nezinām. Arī es, esot pasniedzēji, mācot it kā students, es katru gadu, cik es kaut kāds 7 gadus biju kā pasniedzēji, gadu no gada es no viņiem vēl kaut ko mācos, kā pasniegt informāciju, kādi vēl ir visādi citi gadījumi, ko es neesmu pieredzējusi un ko tad darīt. Jo es arī neesmu visus iespējamos cilvēkus, masējusi vai ārstējusi. Un tajā brīdī, kad mēs bišķī saprotam, kur ir mūsu vieta, ka mums nav jānotur visi cilvēki, nav jānopelna visa pasaules nauda, ticiet man, pēc tam atnāks ne tikai dubultā, atnāks vienkārši 3-kārši un 5-kārši. Tie cilvēki vienkārši būs gan tādi negluži ģimenes locekļi, nē, bet viņi uzticēsies un būs pirmās nepatikšanas, un viņi zvanīs jums, ko lai es daru. Nevis meklēs ChatGPT, nevis googlēs un saka, tā kā tiešām man ir tā bijis. Viņi saka, tā kā es pat nemeklēšu internetā, es uzticos, Sintī, tavam viedoklim, ko tu saki, kas man ir jādara tagad. Un tad ir tāds, tā kā tu saproti, ka nāk visi. Un tikai tāpēc, ka es to klientu nevis mēģināju noturēt, bet palaidu pie cita speciālista, un mēs atrisinājām kopā to visu. Jo tur jau vairs nebija iespējams par sprandu, kāpēc tā galva reiba. Tur īstenībā anēmija apakšā ir. Ja? Tā kā mazasinība. Un tad ir tāds, to mēs risinām pilnīgi citādāk. Un tas cilvēks ir tik pateicīgs, ka viņš uzticēsies tik lielā apmērā, ka viņš atvedīs pie tā trenera visu savu ģimeni un savus draugus. Un mēs nopelnīsim, mēs izsitīsimies, un mums būs darbiņš šitik te. Ļoti vērtīgi vārdi, un it kā sen zinām patiesība, kas ir jāatkārto, kas ir jāatgādina, kā jau tu pati sarunas sākumā minēji, jādarbojas ir kopā roku rokā ar jomas speciālistiem, viens otru papildina. Nav tā, ka tikai sporta treneris ir visu zinošais būda, kurš tagad var visās jomās strādāt. Bet cilvēki bieži vien baidās iet pie speciālista. Pat ja treneris pateiks, hei, šeit buksē kaut kas nav labi, es nezinu, kas tieši tas ir, bet ir jāiet, piemēram, pie fizioterapeita. Un cilvēks, vingrotājs, sportotājs, klients baidās, jo baidās no tā, ka pateiks, tas ir slikti, šis ir slikti. Tie scenāriji galvā jau tiek uzmodelēti tik daudz un dažādi. Slikta pieredze arī ir bijusi ar citu fizioterapeitu un ārstu, kas varbūt nav bijis tik iecietīgs, vai tur ir tāds konvejeru variants bijis. Diemžēl. Ko tu varētu pateikt cilvēkam, kurš šobrīd baidās? Bet jā, tiešām, vai tā ir bijusi tā sliktā pieredze vai varbūt pieredze. Es domāju, ka visbiežāk tie ir tie gadījumi, ka tās pieredzes vēl nav. Ir pašam tā sajūta, ka vai ne, tam man pateiks, ka slikti, tad vairs es neko vispār nevarēšu. Es labāk neiešu un izlikšos, ka es neko nezinu un neredzu. Jā, tad galvenais komunicēt ar savu treneru, teikt, kā, hei, man tiešām sāp, ko mēs darām. Un tā jau ir trenera atbildība parūpēties par savu audzēkni, klientu, pacientu, kā viņu nosaukt, kurā brīdī, cik slikti ir. Cik slikti. Jā, jo trenerim vajadzētu būt ieinteresētam. Jo ja nāks tiešām priecīgāks un ar labāku pašsajūtu klients pie viņa, tad tas treniņš būs foršāks. Tev nav jāuztraucās par to, ka vienkārši cilvēkam jānokomunicē. Kā jau pieauguši cilvēki, mums vajadzētu nokomunicēt. Man sāp tas, nevar izdarīt to, un tad vienkārši treneris saka, es par šo vienkārši painteresēšos. Jo, ja cilvēkam ir tik ļoti bail, viņš varbūt arī nevar atrast, un arī varbūt trenerim nav ko ieteikt, pie kura konkrēti. Arī fizioterapeiti arī daudz ir. Un nav tāds viens, pie kā ieteikt, kam viņš uzticētos. Tad vienkārši trenerim uzņemties to lomu, ka mēs mazliet patestēsim.
Rekur ierakstot vienkārši, nezinu, rehabilitācijas vingrinājumu celim. Arī šitik. Vienkārši pamēģinam. Jo, ja tas treneris ir to uzticamību, tad izcili. Tad arī pie tā trenera šīs mazās lietiņas mēs varam. Un jau treneri, es pati redzu arī sporta izglītības aģentūrā, cik ļoti labi lektori ir, pie kuriem es esmu mācījusies, un es zinu, cik jaudīgas lietas viņi treneriem. Tur ir, gluži nevar, protams, likt vienādības zīmi, jo atšķiras fizioterapija, bet tādas bāzes lietas, tur ir gan viens pret viens. Pa lielam tās pamata lietas fizioterapeitam un jaunam trenerim iemāc mūsu lektori pilnīgi vienādas. Jā. Un es saku, tie treneri, kas teikt iznāk, viņi ir daudz jaudīgāki, kas ir rītīgi forši. Jo senāk viņš par to nerunāja. Ļoti nošķīra to treneru darbu no fizioterapeita darba. Bet tagad jau saka, mēs roku rokā. Es arī palielam, kamēr nekas nesāp, es jau vienkārši dodu bāzes vingrinājumus. Tie paši pietupieni, noliekšanās, pievilkšanās, spiešana, pamatlietas. Mēs jau nevaram uzbūvēt nezinu ko. Mums tāpat ir jāizdara pamatlietas, un kamēr nekas nesāp, arī es esmu klasisks treneris. Un brīdī, kad sāp, tad ir tāds, tur sāp, nostiprinam to, tas varbūt ikdienā nestrādā, mazliet pieķeramies pie tā, un tad mēs tā kā vēl uzbūvējam apkārt. Bet arī es esmu pa lielam parasts cilvēks, kas vienkārši sāk ar tādām pamata lietām. Ko tu teiktu, ja tev būtu tiešām ļoti koncentrēti vienā teikumā jāpasaka, kāpēc kustība ir tās, es negribu izmantot vārdu zāles, bet tas bagātinātājs, tas pirms posms jau ne tikai vizuālajam, ne tikai muskuļu attīstībai un spēkam, bet patiesībā tāds grants visas dzīves garumā. Ja tev tā ļoti, ļoti fokusēti jāpasaka. Kāpēc tā kustība tev ir vajadzīga? Vienkārši tā kustība ir tā kā elpot. Tas tiešām tā kā ēst. Tas jau ir par tiem paterniem. Mēs ļoti labi zinām, ka ir jātīra zobi. Jā, ka mums ir jāpēd, ka ir jādzer ūdens. Visi zina, ko nozīmē savākt tos 10,000 solīšus. Mēs ļoti, ļoti labi to zinām, tikai mums kaut kā visu laiku tās mazās atruniņas. Vienkārši noticēt sev, ka mēs varam izdarīt vairāk nekā mums šķiet. Un mēs varam justies labāk. Tā kustība ir pats pamats. Vienkārši pamats, lai mums vispār tas mūsu motoriņš kvalitatīvi varētu strādāt vēl ne tikai, mēs jau nedomājam tikai par šo gadu. Mums jau tomēr vajadzētu domāt ilgtermiņā. Un jo mēs vairāk kustamies ar zināmu intensitāti, jo profesionāls sportā nelīdz iekšā. Jā, ar veselīgi kustēties, mēs vienkārši nodzīvosim kvalitatīvākus ne jau vecumdienas nākamos gadus. Līdz vecumdienām arī mums visiem vēl jātiek. Par to arī es šobrīd tik ļoti izteikti, jo, protams, vēl nedomāju. Vienkārši padomāt par to, ka mums mūsu nākamo gadu, 27. gadu, 28. gadu, ir vienkārši vēlme nodzīvot kvalitatīvāk ar mazāku diskomfortu. Un bez ibuprofēna katrā somiņā, katrā kabatā. Ir tie mazie mērķīši, vai ne? Jo citādāk, ja tu uzliec sev kaut ko ārkārtīgi tālu un šķietam nesasniedzam, tur arī sāk zust tas gribas spēks to realizēt un pilnveidot, jo kad tad tas vēl būs? Kāpēc mēs par to arī par tām pastaigām? Es tiešām aicinu cilvēks vienkārši pamēģina saģērties un iziet pastaigās. Un ļoti daudz, ko es arī varētu ieteikt gan saviem fizioterapijas kolēģiem, gan treneriem, sākt ar mazumiņu. Ko ļoti daudzi aizšauja greizi, kad aiziet pie fizioterapeita un tev tagad uzfilmē stundai materiālu, ka mājās ir jāvingro. Pirmkārt, tam cilvēkam neizstāsta, kuras būtu svarīgākās lietas, ko vajadzētu. Sākam ar maziem 5 minūšu video. Jo, ja 5 minūtes mēs varam uztaisīt, piemēram, tur pieņemsim 3 dažādas vingrinājumus, piemēram, ja viņš saņemsies un tos sāks darīt, aiziet atkal tas patterns. Un tad jau aiziet tālāk. Jā, un tas aiziet tālāk. Vienkārši sākt ar mazumiņu. Jo, ja mēs varam sevi pierunāt, vienalga mašīnā kaut vai. Cik man nav bijis, kas cilvēkiem saka, sāp plaukstiņu, aiziet, pastiep pie mašīnā, kamēr tu pie sarkanā Luxfora gaidi. Un sākumā saka, bet tiešām ir labāk. Paņem to bumbiņu, iemet somā, parulē pret sienu to sprandiņu, to lāpstiņu. Tiešām paliek labāk. Un ko līdz viņi dabūs to mazo, to garšiņu, ka tā kā paliek bišķīt labāk, ka nebija nemaz tik traki, tad būs vēlme darīt bišķiņu vairāk. Jo mēs baigi nositām garšu ar pārforsēšanu. Tāpēc, ka mēs esam izlutināti ar interesantumu dzīvē, un ļoti ātri cilvēki zaudē interesi. Jā.
Tā ir. Bet kamēr tu vēl neesi zaudējis interesi, manuprāt, šī saruna tā ļoti kodolīgi un interesanti iedeva tev instrumentus, kā vienkārši sākt ieviest kustību mazliet vairāk savā ikdienā. Un nevajag uzreiz kāpt uz 5. stāvu ar vienu soli. Ja? Ejam pa solīšiem, palēnām. Un, Sintīla, arī kā es gribētu vēlēt, lai tev ārkārtīgi daudz darba, bet ne kā jau tādos viss ir slikti gadījumos, bet tomēr preventīvi, lai cilvēki vēršas un tiešām nebaidās pajautāt. Jūs redzat, speciālists ir atvērts sarunai, ieteikumiem, maziem ikdienas knifiem, kā savu dzīvi padarīt tikai un vienīgi kvalitatīvāku. Paldies tev! Arī man ir ko paņemt pēc šīs dienas, iziet pastaigā, tomēr nevis atmest ar roku, ir jau tumšs, slidens un augsts. Un es ceru, ka arī tevi kaut mazliet šī saruna iedvesmoja piecelties tieši tagad, un izkustēties. Paldies tev, tiekamies jau citās epizodēs. Paldies! Paldies! Tā.